Labdien, dārgie skatītāji! Es esmu priecīgs atgriezties pie tam pilnīgi netipiskā situācijā. Man pašam ātri sarunāta intervija, bet ļoti, ļoti gaidīta intervija. Es teikšu godīgi, es par Raimondu Elbakjānu un Geto Games domāju jau, kad bija 1000 dienas, tas, teiksim, tā pirmā iterācija, un tagad beidzot mums laimīgas sagadīšanās rezultātā izdevās satikties un sarunājām šo tikšanos pie viņa Geto podkāstu studijā. Un tāds šis skaistais notikums ir, ka man šodien ir iespēja parunāt ar vienu no, es pat teiktu, no tās perspektīvas, no kuras es strādāju, cilvēks, kurš iespējams atkarību prevencijas jomā ir izdarījis iespējams visvairāk Latvijā. Pat ne ar mērķi tādu, bet vienkārši veicināt sportu. Un tas bieži vien palīdz ļoti daudz. Raimond, paldies liels, ka piekrīt sarunai. Paldies tev. Sāksim uzreiz, kā saka, pie lietas. Mēs ar tevi, kad satikāmies, tu zināji teikt, ka tev arī tā pagātne un tā lietošanas vēsture tava personiskā ir bijusi, kāda viņa ir bijusi. Varbūt tās tu vēlēsi nedaudz padalīties, no kurienes tu nāc, kā tu sapinies ar atkarību raisošo vielu alkoholu un pēc tam, kā tas izmainījās. Tikai par alkoholu vai par narkotikām arī? Pārsvarā par alkoholu, bet varam arī narkotikas pieminēt, kāpēc ne? Nē, es tā tikai uzprasīju. Tā tad tu tā uzreiz tā smagi paņēmi. Tā it kā tur būtu bijis kaut kas tāds ahti nopietns. Es parasti tā saku, ka es tur bērnībā ritīgi trenējos. Nezinu, no 14 līdz 19 gadiem es tiešām ļoti, ļoti apzinīgi trenējos. Bet teikšu, ka es arī diezgan apzinīgi arī tusēju no kaut kādiem tur. Es tusēju agri, bet tā atceros, ka tur kopā tur ar Armānu Šķēli tajā laikā, kad gāja vasaras tur nometnes vai treniņi, tad bija tā, ka mēs tur visu nedēļu baigi cītīgi trenējamies, un tad tur trešdiena ir mazā piekdiena, kad it kā tā kā, principā, tā kā nedzeram, bet izējam ārā. Ceturtdiena ir tāda, kad tur kā tur tajā piekdienā, kas tur jādara, kas tur nav, bet tik un tā izējam ārā, ķipa, un nedzeram, bet tā kā bet tā kā turamies. Un tad tur tā piekdiena, sestdiena, tad jau ir tās lielās balles, kur tad atkarībā no situācijas, vietas un laika. Ja, tur sezonas laikā, protams, tur ir daudz spēļu un vienmēr, tomēr es par to lietu attiecos nopietni un es gribēju būt, savā labākajā formā. Un tur pirms spēlēm es varēju teikt, ka es nekad neesmu atļāvies neko tur dzert. Un tā, tad nekad nesaku nekad. Droši vien arī es no trenera dabūju pausīm, ka mēs tur aizbraucam uz kaut kādu starptautisku turnīru. Un aizējām tur notusēt kaut kādā sestdienā, un svētdienā ir vēl kaut kāda fināla. Vēl, es nezinu, kur tur bija galva tajos 15, 16 gados. Vienkārši likās, ka visu var paspēt. Var paspēt sportu, var paspēt meitenes, var paspēt tusiņu. Un to visu mēs mēģinājām iekļauties 24 stundās. Tā kā mana tā pieredze ir, man nekad nebija nekāda dzeršana otrajā dienā, jo man vienmēr bija kaut kā sūdīgi, bet arī kaut kas nevarēja pastīties. Ja es biju kārtīgi notusējis, es kaut kādu brīdi nevarēju vienkārši pastīties uz alkoholu. Tā kā man, paldies Dievam, ir kaut kāds tāds oriģināls iekšā anti-alkohola. Es nezinu, kas tas ir. Man tur ģimenē nav neviens tur, paldies Dievam, baigi alkoholu lietojas, un es neesmu to redzējis, ne mums tur kaut kādā ēdienu kultūrā mājās, mums tur nekad nebūs vienkārši vīns uz galda. Vienkārši tā nav, un no ģimenes man tas nav, drīzāk tad jau par cik man sieva ir grūzīnieti, tad tur atkal ir pilnīgi citas tradīcijas. Un tad teiksim, pēdējos gados, labi, es iemācījos, nezinu, tās 2 glāzes, tur celt vai ko, bet reizi gadā droši vien ar draugiem vai kaut kādā situācijā var izrādīties, kuras jūtos tiešām, ka es jau esmu tā kā piedzēries. Bet tā nav nekāda tur. Ja nav kaut kāda saindēšanās vai kas, tas nav tāds par vemšanu, vārtīšanos, bļaustīšanos un kāpšanu pa galdiem un tā kā, ne? Es pieļauju, ka tas arī nav ar mērķi izmainīt to apziņas stāvokli. Tu vienkārši tad lieto, iedzēri vienu, iedzēri otru, ar draugiem jautri, un sakot, vienkārši vakars bišķīt paturpinājās. Jo daudz cilvēki, kas ir, redz, viņi lieto ar tādu drusku mērķi aizmukt, izmainīt to savu stāvokli. Tev taču kādreiz, kad es jaunībā, kādreiz atceros ļoti vienkārši bija, tu vienkārši iedzerot, tev atraisījās valoda un tu varēji foršāk koļīt meitenes. Es domāju, jauniem puišiem tā ir viena no lietām, ka viņi
atraisās. Viņi redz, ka viņiem iespējams to rezultātīvāk ir tā visa komunikācija. Viņiem pašiem tā kā liekas, ka viņi tādi kaut kādi foršāki paliek. To arī rāda beigās statistika, ka viņiem tie rezultāti ir labāki. Bet es tā kā mēģinu atcerēties tur 20 pār gadus atpakaļ, kā tas viss tur gāja. Zin, kā, tu tur tā nevarēja skaidrāk pieiet klāt un, nezinu, tur meitenei pateikt, ka tur, viņi tur baigi foršā un ka tu tur viņu aicini, nezinu, brokastīs pusdienās vakariņās vai uz kafiju, vai uz tēju, vai vēl kaut ko, tā vienkārši skaidrā dienas laikā. Tur jau tomēr bišķiņu olas vajag, lai tu tā paņemtu kaut kādu foršu meiteni, pieiet klāt un kaut ko pateikt, ja. Labi, es tur precēts cik gadus un paldies Dievam, ja, jo, pēc tam jau tajā karjeras otrajā pusē tur jau tomēr es biju jau palicis jau tāds drosmīgāks, ka es, teiksim, foršai meitenei varēju uzrunāt bez alkohola palīdzības. Tā kā jauniešiem, jā, es domāju, tā ir tāda rotaļāšanās, kas viņiem iedod tādu power sajūtu kaut kādu. Tas ir, alkohola bieži vien sauc par to sociālo lubrikantu, ja, ka viņš vienkārši palīdz atraisīt uz to brīdi. Bet viņš ir vecīt. Es tiešām, man ir ļoti daudz tur, tagad, nezinu, tur darba vai biznesa partneri sauc kā gribi, ja. Tiešām man ir ļoti daudz cilvēku, ar kuriem ir kopā tusēts. Un kaut kā cauri dzīvē tas kontakts noturās. Un arī, ja runā par tādiem draugiem, tad lielākie sūdi un podi, kas ir gāsti, viņi jau vienmēr ir bijuši tomēr alkohola reibumā. Un tad tas ir laikam, bez tā, ka tas ir lubrikants, viņš arī ņemot vērā, ka vienmēr tiek sataisīti sūdi. Taisnība. Jo alkohola reibumā bieži tiek sataisīti sūdi, tad ir tā beigās tā sūda risināšana. Un tā sūda risināšana ir tā, kur parāda, cik tas otrs cilvēks ir uzticams tev. Tā kā es domāju, tā apmēram tas algoritms varētu strādāt. Godīgi sakot, no personiskās pieredzes var pateikt, ka tieši tā arī tas strādā, jo es arī savā laikā trenējos basketbolā, es arī 15, 16 gadu vecumā arī tusējos un braukājām apkārt un iemanījāmies pa krūmiem arī alu padzerties, tur ik pa laikam kaut ko, un arī, pirms, ka sūdzu taisījām un vispār, un tad kā kurš muguru piesadzām un viss pārējais. Bet tad kaut kāds vienā momentā rodās tāda sajūta, ka, es negribu aizvainot nevienu, bet pilnīgi tāda sajūta, ka pienāk laiks izaugt no lietošanas. Jo eksperimentējām, sapratām, kāda sajūta, sapratām, kur ir draugi, kurā momentā, tavuprāt, vajadzētu aizdomāties, ka metam mieru, viss, šito es esmu izdarījis dzīvē. Šobrīd jau baigi rāda statistika, ka tomēr jaunieši daudz mazāk lieto alkoholu. Es dzirdēju, ka viņi tur daudz kaut ko aizvieto ar kaut kādām X narkotikām, kuras es pat neatpazīstu. Tur nav vairs tāda klasiskā zāle. Tur, ko zinu, klasiskā, tas, kas bija pieejams tur mūsu jaunībā, zāle, tagad ir tāds, zāle. Viņi pat neuzskata cilvēku par kaut kādu baigo narkotiku. Vietās viņi pat legāli ir, tur viss vairs pat nav narkotika. Jā. Un tāpēc jautājums izskrien no galvas. Kurā momentā, tavuprāt, vajadzētu piedošanu, bet pieaugt un aizdomāties? Klausies, bet lūk, tā doma ir tāda, ka es vakardien biju tādā pieaugušo cilvēku dzimšanas dienā, 60 gadu, tāds, jau pietiekami pieaudzis cilvēks. 60 ir pieaudzis. Jā, pietiekami veiksmīgs cilvēks, veiksmīgs tajā izpratnē, kā mēs to uzturam, viņš tur nopelnījis naudu un tā. Un es ļoti sajūtu to, ka teiksim tā laika cilvēki, kas vēl bija Padomju Savienībā, ka Padomju Savienībā alkohols bija daļa no kultūras. Un tur tas varēja būt tāds rītīgs sociālais lubrikants. Manā paudzē tas jau bija tāds, tas ir, bet tas jau tad mēs tomēr tur jau tā Eiropa, un tad jau no tāda smagā tur, ja kādreiz tur nesi virpotājiem 0,5, ja, tad vai kaut kādam santehniķim, ja, tad tagad jau pārgāja tomēr tur nes kaut kādu vīnu, kā dāvanu, un tad, tā kā mēs pārgājām no tā klasiskā 0,5 uz tādu jau vīnu, un ja pastāst vēl 20 gadu jaunāki cilvēki, tad viņi jau vairs pat nenes vīnu, viņi nes šo te bezalkoholisko šampanieti. Tā kā es teiktu tā, pa tiem 20 gadiem, ja tā saliek, jo es vakar rītīgi sajūtu, kad tā ir paaudzei, tā ir tāda, tā laika kultūras neatņemama sastāvdaļa, ka tev kā uzņēmuma tur, es atceros manam vecam tēvam, tur ir kofers, tur iekšā viņam ir sagriezts maizītes līdz darbu, un tur ir 0,5, kurš var tur stāvēt arī ilgi, viņš var stāvēt nedēļu, ja?
viņš tiek dzerts tā pa gabaliņam. Es tagad varbūt bišķi tā kā nedomāju, ka no vecvāters tur bija visu laiku gļukā vai vēl kaut ko, bet vienkārši tas, ka tur bija tāda sava kārtība tam visam. Un es domāju, jā, kad es šodien neredzu tādu. Šodien es domāju, ka cilvēki lieto alkoholu, jo viņi netiek galā ar dzīvi. Nu tā, kādreiz lietoja alkoholu, jo no tās, ka tas alkohols tik ļoti bija kultūrā, bija hihihaha, un tagad, man liekas, cilvēki ritīgi lieto alkoholu, lai aizmirstos. Kādreiz viņi lietoja un pat nedomāja, viņi vienkārši nedomāja par to, ka viņi lietoja, tā bija daļa no kultūras. Līdzīgi kā Gruzijā, vienkārši tā vīna dzeršana ir daļa no kultūras, un tur nav diskusijas par to. Katram ir savs mājas vīns, visu viņi tur dzer, un tāda apreibināšanās un piedzeršanās tur pat tā kā. Tur nesaka, ka tu esi dzērājis, ja tu tur reizi mēnesī pa daudz iešaus vīnu. Nu, tā ir realitāte. Jā, skatījos. Vai man daudz jautājumu? Bet labi, sāksim ar to, ka tātad tavs basketbola laiks, kad tu spēlēji, tu pieminēji arī šķēli un arī daudzus citus. Nu, būsim godīgi, tur tie uzvārdi ir savā laikā nofigurējuši ar visādiem interesantiem stāstiem par skriešanu pa viesnīcas durvīm rokās un kokaīns un kas tik tur vēl ne. Jautājums no sporta viedokļa, raugoties no sporta. Es saprotu, ka ir testosterons un savu zināmu slava un naudu un viss pārējais. Un es saprotu arī to, ka sportistiem vispār ir tendence, tātad, jo augstāks ir šis profesionālais ieguldījums, tātad galējība. Ka arī, saucamajā atpūtas ziņā arī ir savu zināmu galējība. Respektīvi, ka, ja iet profesionālā sportā, tad arī tā atpūta, arī lietošanas izteiksme arī var būt ar tādu diezgan zemu punktu, vai arī augstu, kā uz to skatās. Un es gribu pajautāt tev, kā tavuprāt, jo ir ļoti daudz dzirdēts tieši par atkarības problēmu bijušajiem profesionāliem sportistiem. Ko viņiem vajadzētu vairāk ņemt vērā, gatavojoties, piemēram, profesionālās karjeras noslēgumam? Tev vecīt, bišķiņ, tās divas lietas viņas tur jānodala ir. Labi. Viens ir, kamēr tu esi jauns, tu esi zirgā, un tu tusē, un tas antidepresants tev nostrādā kā tāds, ālēšanā. Vienkārši ir ālēšanās, un tad paralēli tā ālēšanās notiek ar to alkoholu. Tā būtu kā viena daļa. Vai sportisti to dara trakāk? Pirmkārt, jautājums par, kurš nemīž iziet ārā no mājām un socializēties pēc būtības. Un droši vien tur ir pārsvarā jauni cilvēki bieži vien nodarbojas ar kaut kādām fiziskām aktivitātēm, un viņiem ir laba veselība. Viņi ir diezgan spēcīgi. Tas nozīmē, ka viņš var arī paņemt bišķi vairāk uz krūti. Man tā šķiet. Ja? Un ir tā, ka es pieļauju, ka tas priekšstats vienkārši veidojas no tā, ka tajā brīdī, kad Elbakjans un Šķēle kopā ir piedzērušies klubā, viņus var pamanīt. Un savukārt ir kaudze hļupiki pa stūriem, kuri ir piedzērušies, knapi stāv kājās, un viņi toči vairs nefunkcionē nekā. Viņus vienkārši nevar pamanīt, jo tur nav tās harizmas, tās jautrības un tie prikoli, ko mēs tur bijām gatavi darīt. Ja? Tāpēc, ka mēs gājām pa to klubu tādu vēli, mums bija mēs dzīve kūsāja tajā brīdī. Un tāpēc ir tā asociācija, ka tie sportisti tur baigi dzert vairāk. Ja? Es domāju, ka tur visi tur koži plus mīnus tur vienādi. Vienkārši tu esi jauns, traks un tu ej un svini dzīvi. Ja? Tas nav tur nosodoši vai attaisnoši, vienkārši mēģini konstatēt. Un savukārt sportistu ķeršanās pie alkohola pēc profesionālas karjeras, es nedomāju, ka tā statistika varētu būt tur kaut kāda sliktāka nekā tur mūziķiem, piemēram. Ja? Bet vienkārši es pieļauju, ka mūziķis nevar ilgi būt mūsu sportists, teiksim, reāli var muļāties līdz kādiem 30 gadiem, ja veselība ļauj. Tur bišķiņ cita problēma. Kāpēc citreiz saka, baigi forši, ka man dēļ tās sirds, tas profesionālais sports bija jāliek pie malas 19 gados, jo ja es būtu nomuļājies vēl līdz 30, un tad man būtu jāiziet ārā darba tirgu, un vienā dienā jāpasaka, tad sveiki, te es esmu. Ja? Un tas, ko tu proti ļoti labi dabūt sev fiziskā formā, bet kā to monetizēt rītdien? Tu vari dabūt bumbu grozā, super.
ja tev par to nav samaksājuši tik lielu naudu, nezinu, tur, piemēram, kā Andrim Biedriņam, kurš ar viņu akurāti tur rīkojoties, var dzīvot pēc tam ļoti ilgu laiku, ļoti labā kvalitātē. Tad es pieļauju, ka vienkārši tā cilvēka nespēja integrēties reālajā dzīvē, jo vakardien tev viss citi plaukstas, tev iekāroja tur kaudz meitenes un tā, un šodien tu esi vienkārši lašāra. Un tā kā tu esi tur kaut kāds bijušais basketbolists, bet tagad tur, es nezinu, ir aiķišņiki un kas tik tur nav, un hļupiki ar tik daudz naudas, cik nevienam sportistam nekad nav un nebūs, jā. Tāpēc es nevilktu kopā to, es vilktu to kopā vienkārši to, ka sports pēc būtības ir milzīgo risku, kad tu ar to augsto pašapziņu un to visu to ķermenisko, spēcīgo iznāca ārā. Citam tas nostrādā plusā. Tur Jānis Blūms pabeidz fantastisku karjeru. Nākamā dienā viņš ļoti labi saprot, ka viņam būs jāsāk no šejienes, bet viņam ir kaut kāda uzkrājuma, viņam tas confidence ir pietiekami augstā līmenī ar to visu. Ja viņš nav noticējis visu, tā kā tas sportists, un viņš sāk to dzīvi no nulles, viņš saprot, ka viņš metīsies iekš kaut kā jauna, tad tas process ir tieši tāds pats kā jebkurā lietā, ka tu vienkārši ieguldi nenormāli daudz laiku un spēj sasniegt arī tur labus rezultātus. Tā kā sportists un tur tas alkohols, domāju, mēs runājam vienkārši par to, ka tie ir redzami cilvēki, un mēs arī tad redzam, kā viņš tur noiet no tā ceļa, bet alkāni ir ne tikai sportisti, ir daudz vairāk citu cilvēku. Tas jau, man kādreiz bija sporta skolotājs, kurš teica, sports un spirts nekad nav šķirts, bet tāds izcils inteliģents teiciens, ja? Bet, protams, ka lietošana ir pilnīgi visos sportos un ne tikai sportos un visās industrijās. Alkohols ir tāda viela, kas ir visur, visos dzīves līmeņos. Viņa vēsturiski, tu jau arī ļoti, manuprāt, arī pareizi norādīja, ka tas ir kultūras ziņā, viņa ir bijusi, viņi ir tēvi ir dzēruši un tā tālāk un tā tālāk. Mans tēvs nav dzēris. Tā reāli. Nemaz? Nav. Viņš alu var kaut kādas garšas dēļ, tur kaut kādā vasarā kaut kur tur vienu alu izdzert. Es nekad neesmu redzējis savu tēvu, tur nepiedzēršies, ne viņš par to runā, ne viņš to kultivē. Tāpat kā man tu var tur dāvināt tās pudeles, man tur stāv pilna māja tām pudelēm. Es nekad neesmu mājās vienkārši paņēmis nolicis tur kaut kādu tur stipro dzērienu un tagad salējis. Nekad, lai saprast 40 gados. Yeah. Ja neskaitos kaut kāds jaunības, bērnības gads, bet tad es aizgāju uz veikalu, nopirku, atnācu, noliku, mēs tad salējām un uzreiz tā izdzerts, jā. Bet no tā visa, tāpēc es cilvēkiem, es nesaprotu, kāpēc viņi man dāvina alkoholu, jo tā kā, kāds tieši man to sakars, un vai tiešām, ja es šausmīgi gribēšu iešaut, es neatradīšu iespēju, aiziet uz to veikalu līdz 8:00 un nopirkt to šmīgu, vai aiziet uz klubu, vai vēl kaut ko, jā. Tāpēc, mīļie cilvēki, tie, kas klausās, reāli, beidziet, man kauns ir, man atnāk uz Grīziņkaunu cilvēki, un ir īpaši vecāki gada gājumi cilvēki, un ar tādu cieņu, un atkal tas kultūras jautājums, jā. Daudz laimes tur, dzimšanas, what the fuck, kāds sakars, priekš kam, tā kā, jā, mans tēvs nav lietojis alkoholu, arī viņam kādreiz kāds neskotas pudeles, viņš tā skatās, viņš vienmēr ir bijis pie stūras, vienmēr viss autosportā, un paldies Dievam, jā, man nekad nav bijis jāskatās uz tēvu, kurš tur sestdienas dienā guļ tur gultā, pāriedzies no ballītes. Maniem bērniem tas ir bijis jāredz, bet es teikšu godīgi, ka es to vienmēr, ja tā ballīte kaut kur man kādreiz ir bijusi, es tā kā ļoti ar tādu kaunu un cenšos nevienam nerādīt. Tā kā es noslēpjos visdziļākajā stūrī, lai man neviens neredz un nāku pie saviem bērniem ar seju, teiksim tā. Paldies tev. Jo, kad 1000 sākās, viens no laika gaitā ejošajiem maniem moto ir tāds, ka piemērs rada piemēru. Atcīm redzot, tavs tēvs rādīja fantastisku piemēru, un arī tu saproti, cik īstenībā vērtīgi ir kvalitatīvi pavadīt laiku ar saviem bērniem un rādīt pareizo piemēru. Un pēc visu spriežot, tu pareizo piemēru centies rādīt ne tikai saviem bērniem, bet vispār kopumā arī geto kontekstā. Tad tas, kā tu esi faktiski no nekā, cik jums tur bija tie kvadrātmetri, kad tu uzliki pirmo ārā vingrošanas zonu, ja, izveidoji, un līdz kam tas ir aizaudzis. Un, manuprāt, tas ir viens fantastisks piemērs mums daudziem par to, ka, ja tu ej ar sirdi iekšā tajā darbā, ko tu patiešām mīli, kas tev interesē un patīk, īstenībā robeža nav, patiešām var sasniegt.
Nu, var šo to sasniegt. Bet, protams, ka cilvēki bieži vien sasniegums mēra tieši konta atlikumā. Tāpēc es bieži vien pieminu, ka, protams, skatieties jomu, kurā jūs ejat, ar augstu varbūtību, tomēr šajās sporta un sociālās jomās, tas nav par tik lielu naudu, tas ir par tādu interesantu dzīvi. Tas ir par, es teiktu, tā interesantu, seksīgu dzīvi, jo sports tev visu laiku stimulē būt tur pietiekami labā fiziskā formā. Es uzskatu, ka man kā tur geto līderim ir jābūt reāli normālā fiziskā formā. Ja? Ok, man tur, es no dabas, es tur bišķiņa apaļīgāks. Tādā ziņā, labi, es apaļīgāks arī ne tikai no dabas, bet no tā, ka es apēdu to, ko nevajadzētu ēst. Ja? Un nezinu, man šķiet, kad sportiskā dzīvesveidā tur tam alkoholam paliek aizvien mazāk un mazāk vietas. Pastāst tur Getiņā, tātad, tu rādi piemēru, skaidra lieta, ka tu tātad nelieto alkoholu tur patās Grīziņkalnā, un tu nelieto viņā cilvēku acis priekšā, un vispārējais. Lūk, un tā ir par to ir jautājums, vai tev ir bijuši gadījumi šo te visu gadu laikā, kad tev nākas, bišķīt paaudzināt cilvēku saistībā ar šo? Tikko bija gadījums, kad puiši arī tādā ritīgā pālī bija atnākuši. Jauni puiši, tāda nekāda vaina, tur 18 gadi. Ritīgā gļukā, un es tā kā pieeju klāt, viņam atvainojos, saku, zini, draugs, kad viņš visu zina, ka tā kā šeit tā nevar. Viņš tā draudzīgi tur tā mēģina uzlikt rokas plecs un saka, kad beidz. Zini, viņš pālī mēģina man ko paskaidrot, tā kā tiešām, tā kā, jo kādreiz būtu reiz iesits. Tagad es tā nedaru vairāk. Tagad es saku, vai tu nevarētu lūdzu tur paiet un panākt un aiziet. Jo tāpēc, kad kaut kāds apziņas stāvoklis mainījies, un es domāju, ka viņš man reāli nepaklaus, un tad, ko tad es darīšu? Tā kā divi džeki, skaidrs, ka es viņus teorētiski varētu izzvanīt, bet kā tas iztīsies? Tad es kā cīnoties ar vienu. Nē, pofīgi presē, tas man vismazāk uztrauc, bet tā kā risinot vienu problēmu, es uztaisīšu vēl lielāku problēmu, un nevis sev. Bet es viņiem parādīšu, ka tajā brīdī, kad kāds teorētiski pārkāpj kaut kādus noteikumus, tas man nedod tiesības pārkāpt tos ētikas noteikumus, pēc kādiem es gribētu, lai mēs sabiedrībā dzīvojam. Un es tik ļoti esmu atradis no tā, ka Grīziņkalnā kāds tādā supergļukā tagad mēģināt tur vai stāvēt, vai es pat ne par kaut kādu sportošanu, un atrasties un būt. Un tā vienkārši tur tā nav pieņemts, un arī, teiksim, tur smēķēšana, man pat nebūtu pašam jāiet klāt, tur 100 punktu pieiet klāt, kāds cits jaunietis un pateikt, tur klausies, te jau tā nevar. Tā. Viņiem ir šī sajūta, bet, lai saprastu, kādreiz nevarēja Grīziņkalnā pīpēt, kad man bija 23 gadi, nevajag pārvērtēt arī kaut kādu to manu baigot tur un domāt, ka visā ir kaut kāda baigi dziļā doma bijusi. Vienkārši bija tā, ka mēs to parku bijām pārņēmuši no biedrības Avantis. Un tad bija tā, ka tur bija Ilona Bičevska, kur diezgan cīnījās tur ar vietējiem jauniešiem, ka tur bija tikai skateparks, ka nevajadzētu tur smēķēt un nevajadzētu tur tā darīt, jo kas notiek? Viņš tur pat pasmēķē un nomet vienkārši benčiku uz zemes. Jo pa lielam tāda kārtība, ja tas vēl laiks, tur bez mazliet kā kafejnīcās pīpē. Un tagad, kā nevar pīpēt ārā, tur nebija vēl parkos, vēl varēja pīpēt. Tāda bija pasaules kārta, nebija ierobežojumi. Un saprotu, un tad es atnāku, es domāju, kas es loks, es vākšu tos benārs aiz viņiem. Es domāju, es paļubomu benārs aiz sīkiem, tā kā netaisos vākt. Un tad bija tā, ka es pateicu tā, no šodienas parkā nesmēģēju. Jo cilvēki nesprat, jo viņi to jau bija dzirdējuši, un bija zīmes redzējuši un tā tā. Un tad bija, ka es vienam dzēstu to cigareti pierē, es viņam apsolīju, ka es to izdarīšu, un tad viņš nenoticēja, ka es to izdarīšu. Un 23 gados es viņam dzēstu cigareti pierē, un aiz biksēm tā no aizmugures pārmet pār žogam. Un tad, kad to visu ainu ieraudzīja, tie vietējie bērni, tur jau bija dažādi tie bērni, tur citam tur jau pār pa 20, cits tiešām bērns, un tā. Viņi točni saprata, ka kaut kas ir mainījies. Jo tā Ilona staigāšana un aicināšana, ka nedarīsim tā, vai savāksim benčikus, vai palīdīsim zem rampām un izvilksim ārā čipšu paciņus un tā. Viņi reāli saprata, ka tagad kaut kas mainīsies. Un tā arī tās tradīcijas tika iedibinātas caur tādu
brutālu spēku. Es vispār nelepojos, bet es vienkārši saku, tā kā, jā, tā bija. Tāpēc, kad šodien ir viegli paskaidrot, kāpēc tur Barona parkā nevajadzētu smēķēt. Ja? Tā kā, tur ir zīme, cilvēks ir daudz jau palicis audzinātāks un tā tālāk, un viss tur ir kārtībā. Ja? Bet tajā laikā tā bija vienkārši man nevēlēšanās lasīt benčikus. Kas pēc tam pārtapa tādā kultā, ka mēs tā nedaram. Super! Cik interesanti īstenībā, tāpēc, ka viens šāds piemērs attiecīgi var pavirzīt arī daudz citus cilvēkus uz varbūt tās nemest aiz kājas pārpasēt, bet uzdrošināties aizrādīt. Jo mums jau tā smēķēšana, lai arī samazinās, bet vēl projām īpaši jauki ir tie, kas pirms tramvaja iekāpšanas viņš tur fiks savalkās, tad pēdējo dūmu skaisti iepūš tramvajā iekšā, ja tā, lai visiem prieks ir. Un parasti visi vienkārši noklusē, neko nepasaka. Bet īstenībā varbūt tās mums vajadzētu biežāk tādus Raimondus, kas var godīgi pateikt, klausies, veciet, šitais nav ok. Bez vārdarbības, vienkārši tāda maigā konfrontācija. Ziniet, es arī no rīta skrienu krosu ķipu un garām tramvaju pieturē, ja? Un tur stāv cilvēks smēķē. Es neesmu nekāds tur dievs vai tur es vēl nezinu, katram kaut ko aizrādīt un bakstīt un tā. Citreiz, cilvēks jau mostās, viņš jau ir tur tādā mūdā, kad viņš reāli, viņam kaut kas dzīvē nav kārtībā un tā tā. Un dialogs, nedomāju, ka tur būs tāds super saprātīgs. Un ne jau tā ļauna, vienkārši tiešām cilvēks pamostās, viņam jau tur galvā ir, viņš tāpat ceļās, viņš iet uz to tramvaju, viņam ir tā atkarība, viņš paņem to cīgu, viņš viņu tur pīpē. Ir īpaši no rīta skrien krosu, tur ritīgi jūt to. Tad tas dūms, viņš ilgi turās gaisā. Un tu tāds, nav patīkami, bet tagad kāda tur vajag diskusija, skrien pa mežu, tur viss būs kārtībā. Un tā. Arī mašīnas nereāli smird, citu skrien pa vainu stilu, tur reāli ritīgi smird mašīnas. Ir īpaši saka, ja nav tāds vējš, tad tas gaiss baigi sastājās. Lūk, tā kā es negribētu arī būt tik kategorisks, neticu es kaut kādai tur super ideālajai pasaulē. Es ticu, ka mēs katrs varam ietekmēt ar pīpēšanu. Starp citu, arī vēl pirms Grīziņkalna bija ticis galā arī, kad es mācījos vakarskolā. Tur bija tā, ka čaļi stāja pie durvīm pīpē. Es tad nodarbojos baigi sportu. Un es pīpēju tur tusiņos, bet nekad ikdienā es nebiju pīpētājs. Un es aizrādīju vienreiz, aizrādīju otrreiz. Un tad atkal sakārtoju tā, ka es negribēju pīpēt pie tās ieejas. Tā kā mans nebija skolā, un skolā es nebiju diezgan bieži, tad kāds to mēģināja darīt, bet principā mēs viņus pārvirzījām uz to blakus sētu, un tad tur pīpēju. Man vienkārši gribēs, lai tur ir kārtība. Darbs dara darītāju, vai ne? Tev kaut kas nepatīk, vai tu redzi, ka kur ir varētu iespējams būt uzlabojums, un tu piecelies ko var izdarīt. Man liekas, tas ir ļoti labi. Nē, kādreiz bija baigi vienkārši. Kādreiz tu varēji iedot pa seju, teiksim, un ātri viss risinājās. Tu varēji, tur nezinu, cilvēki, es fanātiski trenējos, un tur 45. vidusskolā bija tā, ka nedrīkstēja nākt ielas apos zālē. Un bija cilvēki, kuriem likās, ka tas uz viņiem neatiecās. Bet, kad es iegāju savā sporta kedās, es ļoti daudz trenēju skolas zālē. Tā bija sakritis, kad tas skolotājs man ritīgi nāca pretīm, es tur varēju nākt, un paralēli kaut kādām stundām. Kaut ko tādu šodien man liekas grūti būtu iedomāties, ka bērns aiziet prom no kaut kādas geogrāfijas vai vēl kaut kā un aiziet pie kaut kādas paralēli klases vai pie klases augstāk, piedalīties tur sporta stundā. Tas bija tāds ļoti Montessori pieejams, ka vispār man to ļāva darīt. Jā. Un es atvainojos, tur bija tā, ka mēs tās klases sastumjam bez mazai 3 klases vienā galā, un es tur metu metienus, un man 2 čaļi padod bumbu. Jā. Tā kā viss kaut kas ir bijis. Un tajā laikā, tajā zālē cilvēki baidījās iet iekšā ielas apos, jo es biju palūdzis, ka tā nevajag darīt. Tā kā tie pirmie dzīves gadi, viņi tikai caur tādu spēka pozīciju, un tā kā līdz tām cīgām un tā tālāk. Tā kā šobrīd viss tā maigāk ir palicis, un varbūt pat ir arī ok. Klausies, tēma. Es uzreiz gribu pabrīnāt, ja tu jūties neērti, tu vari droši pateikt, ka tu negribi atbildēt uz to jautājumu, bet tu saki par to, ka ir lietas, kuras varbūt tās nevajadzētu, tur ar zābakiem sporta zālē, pīpēt pie ieejas un tā. Ir viena lieta, kas mums sabiedrībā ir diezgan izplatīta, kur tiešām ļoti nevajadzētu.
kurā ir, diemžēl, iepīts arī viens bijušais sportists, profesionālais sportists, kā negatīvais piemērs - braukšana dzērumā. Ir viens, es tagad uzvārdu nesaukšu, bet mēs domājam, mēs ļoti labi saprotam, ja? Viens profesionālais bijušais sportists, un es par latentajiem gadījumiem nezinu, un tā, kāds ir tavs viedoklis par dzeršanu reibumā? Neatkarīgi no tā, vai tas ir sportists vai kas tas ir. Vienkārši, kas tas ir? Noteikti nevajag braukt reibumā. Man tēvs kādreiz teica, Raimond, tad, kad vēl varēja tur ar policistiem kaut ko sarunāt uz ceļu un tā, viņš teica, ok, ja tu tur pārbrauks pār kādai līnijai vai kaut kur nogriezīsies vai pārsniegs ātrumu, arī ne jau pilsētā, tur 200 vai vēl kaut kas par tādām lietām neiet runa, bet, viņš saka, tad es tevi tur, ja galīgi tur nekā, tad es tev cik varēšu, tik palīdzēšu. Ja? Bet ja tev kaut vienu reizi paņems pālī pie stūras, tu sēdēsi nevis 15 sutkas, bet minimums reiz 2. Un ja varēs, tad vēl vairāk. Un tā kā, kad par to man neatmazēs nekad, ne par ko un tā. Es to tā kā ļoti nopietni uztveru. Un uzskatīju, ka tas ir ļoti taisnīgi. Un tāpēc man ritīgi žēl par to gadījumu konkrēto, un arī ne tikai par sportistu, bet arī par to pašu mūziķu un tā. Ja, kas tur dzīvē, kurā brīdī, kā sagriežās un kā tā notiek. Tā notiek. Tā darīt nevajag. Vajag sev kaut kā uztrenēt, ka tomēr pasauc to otru taksi, tur ved tur tās mašīnas. Jārisina tas jautājums. Tur tā sēsties pie stūras, tur nav nekādu. Tiklīdz tu apdraudi jau citu cilvēku, tas nav vispār ok. Par to ir runa. Tu esi cilvēks, kurš ar tādu izteiktu jūtamu jaudu. Tu ej pa dzīvi, tu dari lietas, tu sasniedz lietas. Labi, tu teici, ka tu ik pa laikam arī kaut ko tur ielieto. Es neesmu arī šeit nācis, lai kaut ko nosūtītu un tā. Kas ir tas veids, kā tu vislabāk atjaunojies? Labi, sports ir sports. Es esmu pirmkārt, lai saprastu, kā es ielietoju. Tad lai visiem tad skaidrs tā. Pirmkārt, kādreiz bija tā, kad es sāku getiņu, tad bija tā, kad es dzēru alkoholu, pieņems aptuveni vienreiz sezonas sākumā svinot sezonas atklāšanu. Kadmēr vēl mums taču pirmie gadi bija, ka mums bija afterpartija Pussy Lounge'ā un tā tālāk, ja. Tai Pussy Lounge'ā tur vienmēr atskrēja tāds nogurs, varbūt tur 1-2 reizes tur pa gadu sanāca uzticēt kopā ar Jānu Leitānu, kurš bija Pussy Lounge īpašnieks tajā laikā, un tagad mans kaimiņš. Lūk, un tad vienreiz sezonas sākumā, vienreiz beigās. Tur, kopš es sāku getiņu, vienkārši man vispār nebija laika to nodarboties. Es biju nenormāli pārņemts ar visu to ideju. Man plus mīnus vienmēr dzīvē tur kaut ģimenes dzīve, un līdz ar to man arī, ko es tur ģimene darbs, un tur bērni, un visu laiku tur mauc, ja. Tāpēc apmēram 2 reizes gadā, kādus tur, cik tur tos gadus, nezinu, tur 8, piemēram, tad pēkšņi es neatceros, kas tur bija. Es sadarēju, ka nevienu cigareti un nevienu alkoholu pīli tipu uz gadu. Un es neatceros to summu, man liekas, ka 5000 varētu būt, bija tā summa, tāda liela, kas man rītīgi nomotivēja, tā kā, tad, es nezinu, ko tā kā es tā kā biju tā kā ne tā palaidies, vai tā kā es tur biju tajā pienā kaut kādas tur balītes, es tur kaut kur ieskrēju kaut kādā trešdienā, tad es biju kur izšķīries no attiecībām, es kaut kur tur ieskrēju kaut ko, un es jūtu, ka kaut kas tā kā, kaut kas tā kā pa biežu, tā kā pa daudz priekš manīm, un tas nebija tā, ka tur diena no dienas, bet es jūtu, ka stop, un tad bija derības ar čomu uz gadu par nevienu cīgu, par nevienu pīli alkohola. Es izturu gadu, un tur apmēram pēc 6 mēnešiem es atceros, bija tāda, ritīgi klīna sajūta. Tu tāds, wow, ķipa, vispār, tu nevienu reizi neesi tur aprēbis, visu ritīgi klīna sajūta. Wow, baigi interesanti. Tagad paiet 1 gads, es baigi normāli dzīvoju, tā kā, bez tā, ķipa, priekš kā, tā kā, es vai paturpināšu, cik ilgi var. Un es zinu, ka, un es noturēju 3,5 gadus, tad es aizbraucu uz turnīru Maskavā, neatceros, es tur spēlēju vai vienkārši pie čomiem ciemos, satiku savu bērnības draugu, un tieši dēļ tā, ka mēs bērnībā labi bijām tusējuši kopā, es zināju, ka
šito nevajag laist garām. Es esmu visu tur izturējis un tā tālāk. Un es arī baigi domāju, ka, ja tu pieņemsim visu laiku iedzer, tad jau it kā, tā kā es tā kā uztrenējies. Ja? Es domāju, ka tas nestrādā. Jo toreiz mēs izdzērām, es nezinu, kaut kādus tur, baidos nosaukt kaut kādu ārprātīgu ciparu. Nevajag sadomāsies. Kaut kādus tur 15 līdz plus Long Island tajā naktī. Kas Long Island, tur 2 Long Island, un tu jau esi mīksts. Ja? Tas tusiņš bija tik nereāls. Un mēs kopā ar manu draugu Normanu Kotānu, kurš arī sporta sfērā šobrīd strādā, mēs abi divi jauni, un tas kaut kādi gadi 10 laikam atpakaļ. Un es riktīgi nodevu. Un, protams, pēc tam atkal, nekas tur neturpinājās. Līdz ar to tad es atkal tur nedzēru kaut kādu gadu, vispār necik, ar tādu nodomu, ka vot es nē. Un tagad dzīvot Gruzijā, es varu ar vecumu vai ar ko, es nejūtos vecs, bet es laikam iemācījies, ka vienkārši sēžot pie tā lielā galda, kur tas alkohols ir, tur gala nav. Tu vari dzērt, cik tu gribi. Ka tu vienkārši ir tas mājas vīns, kurš ir tāds viegls. Es nezinu, cik viņam tur tie grādi ir. Ja? Tu viņu tādu suliņu tur saskandini pie tiem tostiem, pasaka kādu vārdu, un tas socializēšanās process ir tāds, baigi ok. Un šodien, ja es tur aizēju ar draugiem, sievu vai vēl, un viņi tur dzer šampi un saka, glāzi šampaniešu. Viņi saka, tu varbūt ar mani tā kā. Es saku, labi, tur to vienu glāzi, man tur nekas nemainās. Es tur paņemu to vienu glāzi, saskandinu. Tā jau tie pietiekami labie šampanieši un tā tālāk. Es neteikšu, ka viņi nebūtu garšīgi. Ja mēs skatāmies no tāda garšas viedokļa, es neteikšu, ka viņi nebūtu garšīgi. Tā kā labs vīns, labs šampanietis un tā, bet runājot par labu. Un galvenais, viņš paliek labs tajā brīdī, kad viņš ir pareizā vietā, pareizā laikā un pareizā devā. Tad ir tā kā fair enough, tā kā viss ir kārtībā. Bet tad, kad tas ir tāds, es nezinu, tavs dzīves viens no galvenajiem motīviem, dēļ kā tu dzīvo, tad ir jāsāk sev ļoti stingri disciplinēt. Pasaules veselības organizācija norāda uz to, ka nav jau vispār nekādas tādas drošas devas. Respektīvi, alkohols ir kancerogēns. Labāk ir izvairīties, nelietot nemaz. Un mēs ļoti labi saprotam to, ka nelietošana nemaz bieži vien īstenībā tiek pat stigmatizēta. Piemēram, es par sevi varu paņemt. Ja? Kamēr es lietoju, tikmēr es tiku uzskatīts par pilnīgi normālu čauli. Atlika man beigt dzert, atlika man pēc tam vēl paziņot un uztaisīt kaut kādu sociālo kustību par to. Jēziņās man ātri pārkristīja. Man ātri pārkristīja par pilnīgi slimu. Man prasīja, vai 1000 dienas bija vajadzīgs, ar 100 jau būtu pieticis, mēs jau būtu noticējuši, vai ne? Tu jau būtu kaut ko pierādījis un vispārējo. Un es ņemot vērā to tavu uzdrīkstēšanos un to, cik daudz tu esi izdarījis, vai tev ir kāds padoms, piemēram, man, varbūt es nezinu, kas vēl klausās, kuram šis jautājums ir aktuāls, kā drusku samazināt to stigmu? Jo tā ir diezgan reāla problēma, ar kuru ir jāsadzīvo. Es zinu vairākus cilvēkus, kas man godīgi ir klusīti viņiem pačukstējuši un atzinuši to, ka klausies, nav tā, ka es baigi gribu dzert. Es vienkārši iedzeru tur to vienu vīnu glāzi, vienkārši, lai man liek mierā, lai man neuzdod stulbus jautājumus. Man jāsaka, šī gada ietvaros es esmu laikam arī tik daudz, cik šī gada ietvaros, es tur nezinu, es tur biju ar džekiem braukt tur sniega močiem, kaut kādas mēs tur alus izdzērām. Es biju Gruzijā kaut kādās kāzās, mēs kaut kādus tur glāzes izdzērām. Restīvi, man to pasākumu īstenībā ļoti daudz, kur tā kā potenciāli varētu dzert un dzert. Un jāteic, ka šis gads varbūt pat man ir tāds pa ilgiem laikiem rekorda gads, kad es pa tām 2 glāzēm, man tur jau kopā būtu sanācis diezgan daudz, un iespējams, ka pēc mūsu sarunas vajadzēs uztaisīt šo te mazo auditu un varbūt arī pieraut bišķi to roceni tādā ziņā, kad, jā, es tikko vienkārši sēdēju domāju, ka laikam es esmu kaut kā to lietu varbūt palaidis bišķi, kaut kā tā brīvāk, un par cik es tāds diezgan liels maksimālists, tad nezinu, man vienmēr palīdz, tad, kad tev ir tur sportiskie mērķi kaut kādi, vai biznesā mērķi, vai darbā mērķi, tev īsti nepaliek tam laika. Tu tā kā īstenībā esi riktīgi
koncentrēts un nu, tam rezultātam un arī tam procesam. Es domāju, jebkuram cilvēkam vienkārši ļoti palīdzētu varbūt pamainīt fokusu un uzlikt viņu uz savu veselību kā tādu. Un tādā brīdī tur nav vieta nevienai glāzē. Nu, tu vienkārši to devu samazini uz to, ka tur dzēri 2 saliņas, nu tad, dzer tagad 1, nu tad pēc tam noliec mērķi dzert 1, 2 dienās, tad 1, 3 dienās, vienkārši tad spēlējies pats ar sevi tādu spēlīti, kā citi tur nogriež ar nāzi, tas nav slikti, tā dara cilvēki, tas normāli, un arī tā var vienkārši. Katram droši vien ir tā sava formula, kā to izdarīt, bet vienmēr ir forši aizstāt ar kaut kādu jaunu mērķi, kur vienkārši tam vairs nepietiek vieta. Un tad, ja kādreiz uzskata, kāds kaut kur noraujās, tad ja viņš ir uzlicis savu mērķi, bet, teiksim, viņš norāvās. Nu, tu norāvies 1 dienu, nevajag tagad mesties atkal otrā grāvī. Nu, tā kā, jā. Iet pa leju spirālē, jā. Jā, nevajag. Nu, tā kā, es ar kādreiz tur vairs vairs nedarīšu to, vai neēdīšu saldumus, vai nedarīšu to, un tagad to vienu konfektu apēdu, nu, tagad viss, tad rītā atkal es tās konfekts ēdīšu. Es saku, es apēdu to konfektu, nu, tagad, davai, saņemies, rītā nedara tā vairāk, nu, tā kā rīt nedara parīt, pēc tam atkal tur, nu, tagad tad tu domā, kā nodīlot, kur ir tā tava kaut kāda tā deva un tā tālāk. Nu, neviens jau mēs te neesam atnākuši ar kaut kādu skaidru programmu, un spēju izpildīt visas mūsu tās mirkļa iegribas. Ja viss būtu tik vienkārši, tad jau pasaulē viss būtu ar izciliem augumiem, ar izcilām veselībām. Neviens nepirktu alkoholu, viņi vienkārši nebūtu cigarešu un nekā. Ja, tā kā visi jau tie triggeri ir apkārt, cilvēks ir pietiekami vājš. Viņš spēja būt ļoti, ļoti spēcīgs, bet visi šie triggeri, viņi, protams, visus mūs provocē katru dienu. Klau, noslēdzošais jautājums. Starp citu, tev sveiciens no mana kolēģa Anša Klinsona. Paldies, Lūdzu. Jā, viņš arī sportists. Aktīvi vēl joprojām darbojās šajā visā. Mēs viņu kopā esam uztaisījuši kursu 30 dienas skaidrā. Mēs esam apkopojuši 30 labākos ieteikumus, ko cilvēks varētu sākt darīt un kā labāk sadzīvot. Kur skaidrā? Tā, ka 30 dienas nelieto. Nelietot, vienkārši skaidrā. Tu jau vari izdzert 1 glāzi un tu esi skaidrā. It kā tu jūties skaidrā, bet tu vairs neesi līdz galam, vai ne? Kaut kas tomēr no tā alkohola tev ielas. Tad vienkāršāk 3 dienas bez alkohola. 30 dienas bez alkohola, jā. Un viņš ir kopā ar mani, tagad mēs esam uztaisījuši šo te kursu, sataisījuši visdažādākos piedāvājumus par to, ko cilvēks varētu izmēģināt savā dzīvē. Tostarp, protams, ka ir arī sports. Jā. Man noslēdzošais jautājums tev. Mums ar Ants vienkārši bija ļoti interesanta saruna par šo. Vispār ir ļoti iegājies sabiedrībā teikt to, ka nedzer. Vienkārši atturies, nelieto alkoholu, tad nedara kaut ko. Un man citkārt galvā visu laiku ir bija šis tas redzējums par to, ka esi skaidrā. Un tad es pajautāšu tev, kā tev šķiet, kāda ir atšķirība starp es šodien neesmu dzēris un es šodien esmu skaidrā? Pirmkārt, šis pozitīvais nodoms, jo visums nedzird vārdu ne. Tas ir viens. Un tāpēc cenšos izmantot šo formu, kad es esmu skaidrā. Nevis nedari tā, vai viņš nedzird to nedari. Viņš dzird dari, jā. Un līdz ar to var vienmēr meklēt kādas pozitīvās motivācijas, ko mēs darīsim, nevis ko mēs nedarīsim. Tā kā it visā. Tā kā noteikti tad esi skaidrā. Paldies tev. Es vienu lietu, to, ko es gribēju arī no sevim baigā ātri, tu visu te izgāji cauri. Es vienu lietu no sevim par tiem jauniešiem, ja? Kamēr tu esi jauns, un ne tikai kamēr tu esi jauns, vienkārši, kamēr tu tiecies dzīvē kaut kurien un tev kaut kāda mērķa, tad vienmēr, kad tev ir kaut kāda skaidra pozīcija, piemēram, tā kā tev tu nelieto alkoholu. Super, tu esi skaidrā. Tad tavs moto, tev ir par ko tu tur iestājies, tu superīgi ir, kad tas ir tavs kaut kāds arī šī brīža fiška un atšķirīgais, jo tiešām sabiedrībā ir grūti atrast cilvēku, kurš tur 1000 dienas ir skaidrā. Ir skaidrā un tad pilnībā ir izslēdzis šo te alkoholu. Ja?
Un jaunietim vispār tajā brīdī, kad viņš vai nu viņš tur ļoti cītīgi lasa, vai viņš ļoti nopietni trenēs, vai viņš nopietni kaut ko dara, tas tev vienkārši ātrāk paceļ tādu kopējo pašapziņas līmeni un viedokli pašam par sevi. Ja? Kad tu jau tur pieaudzis, tu jau zini, ka viss nav viennozīmīgs, tu jau sāc tur kaut ko filozofēt, bet tu arī spēj sev kā pieaugušais tur noķert, stop, ķipa. Tā kā es saku, zini, šitas gads, tur, varbūt kaut kas jāpaņem bišķi kardinālāk. Jo izskatās, ka es dzīvoju šobrīd tik sabiedrisku dzīvi, ja, kad tuliņās es būšu, nevis tā kā visi, bet kā lielākā daļa vājo. Ja, bet es tāds nevaru būt, tāpēc, kad man ir sava mērķa, savas atbildības, un tā kā tu jau pieminēji, šis te piemērs ir lielā mērā jauniešiem. Es gan esmu pamatā jauniešiem, kur tieši strādā komandā. Tas lielais piemērs tur publiski, varbūt tie jaunieši man zina mazāk nekā mūsu laika cilvēki. Tā kā vienmēr kaut kāda šī askēze vai pieņemta kaut kāda forma, ka tu, nezinu, tur brauc ar riteni vai kājām vai dari tik un tik kilometrus vai tik un tik bieži dari to. Kas tā kā ir kaut kas neierasts, tu vienkārši tādā veidā arī vari ļoti labi pacelt savu to personīgo labā ziņā ego un to apziņu par to, ka tu vari, ka tu esi tik spēcīgs savā izvēlē un tā. Līdzīgi kā es tur noskrienu kaut kādu maratonu, tas ok. Ļoti tas nav vispār vienkārši. Tas nav vispār vienkārši. Apiet apkārt tur kaut kādam Montblancam ar tur somām, tas vispār nav vienkārši. To alkoholu tur atteikties un tā. Tas īstenībā sākumā bija tā, ir tie mirkļi, kad ir tie tusiņi un tā. Tad tu tāds tu vienkārši neejau uz tiem tusiņiem. Tas arī tā kā nav vienkārši. Vispār nekas krūts nav vienkārši. Līdz ar to man šķiet, ka jauniem cilvēkiem īpaši ir vērts atstāt alkohola spēlēšanos uz vecumdienām, jo jaunībā ir jāsporto, jādrāžās, jātusējās. Jātusējās tādā ziņā, ka šodien ir tik daudz foršu kreatīvu veidu, kā var tusēties. Ir tik daudz tur, es nezinu, piedzīvojumu, atrakciju, kur tur var to savu endorfīnus tur dabūt un tā tālāk. Ir pasaule ir ļoti, ļoti, ļoti skaista un interesanta. Tāpēc es ieteikšu meklēt skaisto un interesanto un sevi piekontrolēt, jo pašdisciplīna, vai nu tu kalpos disciplīnai, vai nu tu cīnīsies ar visādām citām blakus lietām. Tu tikko tā cīnīsies, tad jau labāk cīnīties ar disciplīnu. Šis bija fantastisks sarunas nobeigums. Paldies tev, patiešām šī bija ļoti labs monologs un laba dziļa doma tam visam. Un lai jaunieši klausās, lai dzird, jo tā tas dien arī ir. Un arī no zinātniskā viedokļa raugoties jauniem zēniem, jauniem vīriešiem, tās smadzeņu daļa, kas tiek ietekmēta alkohola lietošanas laikā, attīstās līdz pat 25 un 30 gadu vecumam, tā prefrontālā garoza saucamā. Un tas arī ir no narkoloģijas viedokļa skatoties, jo vēlāk sākt, jo mazāks risks būs, ka pēc tam tas viss var aiziet vispār nekontrolētā līmenī. Jā, vienkārši, lai cilvēks būtu skaidrā, viņam jābūt daļai kā būt skaidrā. Un tas, ko tu pieminēji par to prevenciju un tā, tāpēc mēs cenšamies veidot šos te pilārus. Bet tur jau arī tādiem apzinātākiem cilvēkiem jādomā, kādu viņi to veidot tur savu uzņēmumu kultūru. Jo, ja mēs vienu dienu sakām, tur uzņēmēji skaļi bļauj, ka viņi veido šo valsti. Tad veido uzņēmumu iekšējā kultūrā. Es visus tur motivēju. Ne tikai motivēju, bet arī atbalstu dažādos tur sporta piedzīvojumos un tā tālāk. Ja, kurš tur iet uz boksu, kurš iet vēl kaut kur. Tā kā tam jābūt ir tādam. Es teicu, ka ja man tagad teikt, tagad vienā personā vadi valsti, kādas man būtu prioritātes. Prioritāte būtu pirmkārt, lai cilvēks būtu pēc iespējas veselāks. Tad būtu nākamais nenormālu krūtu izglītības sistēmu izveidot. Tādu tiešām efektīvu, krūtu, interesantu. Un tā kā es ļoti, ļoti, ļoti ticu, kad ieguldot tieši izglītībā un vispār tajā formā, kā notiek šī izglītošana. Cilvēki ir dažādi, bērni ir dažādi, tur tik daudz dažādas vajadzības un bišķiņi pacensties priekš tā visa. Ja? Tad es nerunāšu tur tādās kategorijās, kā tur skolotāja algas, tad tas viss iet tādā komplektā. Ja? Un ja būtu cilvēki veseli
un ļoti izglītoti, tad es ticu, ka tā labklājība viņa atnāktu. Un es nezinu, tās 3 lietas, kuras es savēlu kopā. Pagaidām izstāst, ka mēs te gribam cīnīties ar kādām sekām, un katrs tā kā pa sevi. Un man šķiet, ka mūsu valstī vienkārši visiem kopā būtu jāvienojas par to, ka veselība ir tā kā mūsu top prioritāte. Pēc viņas nāk kaut kāda apzinātība, arī spēja mācīties, spēja strādāt. Un, man liekas, tur valstī tur bļaut pa kaut kādiem cipariem no tā, ka tev tur viens IT uzņēmums iegriež kaut kādu baigo balīti, un viņš kaut ko, tā kā tev rādās cipariņi, ka tur viss ir kārtībā. Valsts ir jāvērtē pēc tā, cik vesels ir cilvēks, jo cilvēks ir katras valsts galvenā lielākā vērtība, kas var veidot tur pievienoto vērtību vispār. Absolūti pievienot. Absolūti. Ja? Paldies tev, liels. Paldies par šo sarunu. Super. Bija liels gandarījums ar tevi aprunāties. Beidzot, kā es parasti mēdzu arī teikt par to, ka pasaule ir apaļdzīva, ir gara, dos Dievs satiksimies vēl. Un visticamākais, ka mēs noteikti kaut kur satiksimies. Jā. Paldies tev. Paldies, liels. Paldies arī jums, dārgie skatītāji. Nu tad līdz nākamajai reizei. Atā.